Projektu pirms 2 gadiem sadarbībā ar partneru atbalstu uzsāka realizēt Rēzeknes pilsētas pašvaldību. Jūsu uzrunā Rēzeknes pilsētas domes priekšsēdētājs Aleksandrs Bartaševičs. Nu pat jau atvers durvis Rēzeknes zaļa sinagoga, kura ilgus gadus piesaistīja rēzekniešu uzmanību un izraisīja bažas, ka ēka varētu pilnībā sabrukt. Tā ir senākā koka sinagoga Baltijā, izbūvēta 1845. gadā, un tas atzimšana tagad pēc 170 gadiem viennozīmīgi kļūs arī par ebreju vēstures un kultūras atzimšanas avotu Rēzeknē. Vismaz rēzeknieši uz to ļoti cer. Самоуправление в лице мэра города Александра Барташевича, куратора проекта Наташи Юпатовой, всех строителей, all builders and constructors, учащихся профобразования Норвегии и Латвии, students of vocational schools of Norway and Latvia. Большое вам человеческое спасибо. Thank you from all my heart. Значит, когда 60 лет назад я с отцом, маленьким ребенком, заходил сюда в Зеленую синагогу, народу было очень много. Так получилось исторически, что лихолетие, то есть перед войной население еврейского города составляло практически 50%. И большая диаспора насчитывает больше 50 человек, но все равно мы здесь, мы на исторически своей земле. И сегодня разделим ту радость с вами вместе. И самое главное, что завтра состоится в шаббат, состоится миньян. Мы соберемся на первое богослужение. 25 лет эти стены не слышали молитвы. То есть это тоже большой праздник. Будет музей, я вот хочу внести свой вклад, и я хочу вот мэру вручить сидур, то есть молитвенник, наш еврейский молитвенник. Это будет первый, наверное, подарок музея. So, and the prayer book is the gift from me to the mayor of the city, because the synagogue will be also a museum for Jewish culture. Еще раз желаю всем долгих лет, здоровья, благополучия. Спасибо. Apsveikt ar jaunu kultūru vēsturisku mantojumu atgūšanu, restaurēt jaunu ēku. Kā simbolisku atslēgu vēlos pasniegt Rēzeknes mēram Aleksandram Bartaševičam simbolisku atslēgu šim objektam. I want to thank you all and congratulate and present a symbolic key for the restored building. Braukājot apkārt Nandaliet, man ļaudis to vien sāka. Brauc sāka uz Rēzekni, tur tiek atverti jauna sinagoga. Joska, bet kā tu te viens? Kur tavs zirgs, kur tava zāra? Ar to zirgi, ar to notika ļoti liela nelēma. Strūti sanāca, es piesēju viņu pie Pilskalna, pie staba. Ienāc tā traktīri, tā rozīta. Ienācu, domāju, teju padzeršu, teju glāzi padzeru. Atnāku, zirga nav. Tie palaidnie puišeļi Rēzeknis paņem to zirgu un uz zemeļa jumta uzlika. Bet Zara, mana Zara, ich bin deine Zara, tur Einmane Lebe. Viņa kaut kur te pa tirgu staigājot. Un tagad man ziniet, kaut kā Amerikā bija staigāju, man tas biznes ne ļoti tā labi gāja. Un es satiku vienu paziņu. Paziņu saka, fāš nach Rēzekne, jo tur lielas lietas notiek. Notiek kaut ko ietver, kaut kādus gorus zemuļus, to es nezinu. Bet saka, ka būs vēl atjaunota iela. Un es tad šeit uz šīs ielas atveršu kādu bodiņu feinu. Un tad mums būs labi. Zāras cūs kostīns,
es tirgos, un Abrams varēs tepat tās macas taisīt. Jāska, mēs esam daudz aizrunājušies šodien, bet, lai to sinagogu atklātu, mums ir jāpārgriež simboliskā lenta, un tas būtu jāuztic darīt pilsētas domes priekšsēdētājam Bartaševiča kungam un ebreju kopienas priekšsēdētājiem Hoboko kungam. Pagaidiet, lūdzu, priekš tam man ir ļoti labs strumens. Я подержу, давай, твое детище, давай. Пополам, давай. Kas tur ir? Telpa apskata muzicēs Maksa Goldera ebreju kultūras mantojuma vienības. Bija laika, kad bija 1000 samazinājums gadā. Iedzoties, ka esmu tur tajā. Tagad noziet iebramzēs un... Lielo mazo? Negribēju saldumiņu? Es varu arī lielo iedot, ja jūs gribat līdzi. No mašīnas ēkā kaut kādā tu ieskrien iekšā un nekas nav.